Vieni no populārākajiem Latvijas iedzīvotāju svētkiem ir Līgo. Šai dienai daudzi no mums marinē šašliku, iepērk svaigus dārzeņus un sieru, bet tad dodas pie dabas. Daži Jāņu nakts svinēšanai priekšroku dod Riču ezera krastā, kas atrodas pierobežas zonā. Tādā gadījumā visiem atpūtniekiem ir jāņem vērā, ka tiem līdzi jābūt pasei un speciālai caurlaidei. Jebkura personai, kura sasniegusi 15 gadu vecumu, uzturoties pierobežas joslā, jābūt saņemtai speciālai caurlaidei un jābūt klāt arī dokumentu, kurš apliecina personas identitāti. Tātad runājot par caurlaidi, to var pieteikt jebkura valsts robežsardzes struktūra vienībā, gan arī saite Latvija LV, attiecīgi norādot caurlaides saņemšanas vietu. Tiem, kuri pošas Līgo svētku laikā atpūsties pie Riču ezera, jau ir nokavējuši ar atļaujas saņemšanu. Pat tagad, aizpildot nepieciešamo dokumentāciju svētku priekšvakarā, atļauju varēs saņemt tikai 26. jūnijā. Tāpēc jau savlaicīgi meklējiet citu vietu, pretējā gadījumā Līgo svētki būs izbojāti. Līdz vietai nenokļūsiet un samaksāsiet ievērojamu soda naudu. Bet, ja jūs jau savlaicīgi esat parūpējušies par atļauju, tad neaizmirstiet, ka tur darbojas speciāli atpūtas noteikumi uz ūdens. Peldlīdzekļus drīkst izmantot tikai gaišā dienas laikā. Atļauts izmantot tikai reģistrētos peldlīdzekļus. Attiecīga peldlīdzekļa vadītājiem ir jābūt saņemtai attiecīgas vadīšanas tiesību kvalifikācijai. Jābūt peldlīdzekļu jānodrošina tā, lai peldlīdzekļi būtu attiecīgais skaits glābšanas vestu un tā tālāk, un ievēro principā visi drošības pasākumi. Dodoties svētku laikā uz kaimiņu zemi Baltkrieviju, neaizmirstiet pārbaudīt visu dokumentu derīguma termiņu, tiesības, pases, apdrošināšanas, tehnisko pasi, kā arī neaizmirstiet apmaksāt sodus, ja tādi ir. Pretējā gadījumā jūsu ceļojuma galapunkts būs valsts robeža. Spēcdienesti pirms Līgo svētkiem uzsāk darbu pastiprinātā režīmā. Lieta tāda, ka katru gadu atrodas cilvēki, kuri neskatoties uz visiem brīdinājumiem un ieteikumiem, vienalga pārkāpj noteikumus un bieži vien viņu neapdomīgā rīcība kļūst par traģēdijas iemeslu. Tieši tāpēc glābēji kārtējo reizi brīdina par to, lai atpūtnieki nekāptu ūdenī alkoholisko dzērienu ietekmē. Kurt ugunskurus Jāņu naktī neviens neaizliedz, tomēr ir jāievēro visi drošības līdzekļi, bet pēc svētku svinēšanas obligāti ir jānodzēš aizdegtā ugunskura vieta, lai neizplatītos uguns. Savukārt mediķi uzstājīgi rekomendē ļaunprātīgi neizmantot alkoholu, jo lielākā daļa cietušo iepriekšējos Līgo svētku gados bija alkohola reibumā. Alus un citu dzērienu cienītāji ir arī ceļu policijas darbinieku galvas sāpe. Vēl nav pagājuši nevieni svētki, lai kāds pie stūres netiktu pieķerts alkohola reibumā. Jau no 22. jūnija un līdz svētku nedēļas beigām uz ceļiem tiks veikti reidi. Policijas darbinieki plāno apturēt mašīnas un veikt autovadītāju pārbaudi alkohola lietošanā. Gadījumā, ja tiks konstatēti pārkāpumi, tos sagaida nopietnas problēmas, iespaidīgs naudas sods, tiesību atņemšana un arests līdz 15 diennaktīm.